Sveicināti dienas ziņās. Ārlietu ministrs Ģirds Valdis Kristovskis visticamāk saglabās ministra amatu. Koalīcijas partneri pārunājuši opozīcijas pieprasījumu izteikt viņam neusticību, un tikai Zaļo un Zemnieku savienībā ietilpstošās partijas Latvijai un Ventspilī priekšsēdētājs Aivars Lembergs uzskata, ka ministrs ir nedemokrātisks un viņam vajadzētu amatu atstāt. Vai šāda Lemberga retorika liecina par vēlmi parādīt savu ietekmi koalīcijā, skaidro Madara Līcīte. Žurnālists Lato Lapsa, kurš pirmais publiskoja ministra un kādu tautiešu ASV Aivaru Sluču saraksti, šodien preses konferencē iepazīstināja ar visu vēstules tekstu. Lapsa uzskata, ka ministrs ir sapinies melos, un tā vietā, lai godīgi atzītos, ka rīkojies stulbi, Kristovskis kā 4. klases pēterīts, kurš svešā dārzā nozadis ābolu, melojot, jo baidās atzīties mātei. Latvijā nav politiķi, kas pēc definīcijas būtu labie vai sliktie, godīgie vai negodīgie, taisnīgie vai netaisnīgie. Jebkuram politiķim, ja viņš vēlas ieņemt augstus valsts amatus, ir pirmām kārtām jādomā par to, kādas muļķības viņš strādā un ko var darīt finansējuma dēļ un ko tomēr nevar. Bet, ja viņš šādas muļķības ir sastrādājis, tad viņam ir jābūt kaut elementāram godīgumam, kaut elementārai drosmei atzīt šo savu kļūdu un godīgi iet tālāk. Zaļo un Zemnieku savienībā ietilpstošās partijas Latvijai un Ventspilī priekšsēdētājs Aivars Lembergs uzskata, ka Kristovskim pašam ir jāatkāpjas no amata. Vienkārši ir apbrīnojami, kad Latvijas neatkarīgā valstī dzīvojošs cilvēks, kas ir bijis tik ilgi parlamentā un arī Eiroparlamentā apgrozījies un ir bijis tur visādās NATO struktūrās, ka viņam var būt šāds uzskats. Atliek tikai minēt, kā viņš kaut kādā privātā sarakstē, kā viņš sauc, piemēram, ASV prezidentu Obamu. ZZS premjeram apliecinājusi, ka rīt Saeimas ārkārtas sēdē balsos pret neusticības izteikšanu ministram. Kristovskis šodien nevēlējās sniegt nekādus komentārus, un arī vienotība ministra rīcību sīkāk neizvērtēs. Acīm redzot, mēs runāsim rītdien, tad, kad būs balsojums noticis. Premjers Valdis Dombrovskis norāda, ka vienotība notikušo uzskata par destruktīvām opozīcijas aktivitātēm. Dombrovskis nepiekrīt, ka iesaistoties opozīcijas inicēta jautājuma apspriešanā, Lembergs vēlētos parādīt savu ietekmi koalīcijā. Tas būtu jājautā pašam Lembergkungam, kā interpretēt viņa izteikumus. Mēs šos pieprasījumus tiešām vērtējam kā pamatā destruktīvas opozīcijas aktivitātes, faktiski tikai nākamajā nedēļā pēc valdības apstiprināšanas. Nacionālās apvienības Visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK valdes priekšsēdētājs Roberts Zīle šodien paudis viedokli, ka apvienībai vienotība ir nopietni jāizvērtē Kristovska rīcība. Interneta sarakstē netieši piekrītot etniski klāja diskriminējošam viedoklim, taču partija rīt būšot pret ministra demisiju. Madara Līcīte, Valders Blūms, Latvijas televīzija. Ierosinājumu, kā atrisināt samilzušo konfliktu korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, pēdējo nedēļu laikā izskanējis ne mazums. Vieni aicina atlaist biroja vadītāju Normundu Vilnīti, citi viņa pieredzējušos vietniekus Jutu Strīķi un Alvi Vilku. Tikmēr bijušais ģenerālprokurors Jānis Maizītis ierosina aizvilināt Vilnīti prom no knaba, piedāvājot citu amatu. Fakts, ka vairāk nekā puse knaba darbinieku izteikuši neusticību Vilnītim, apliecina, ka viņš nav spējīgs vadīt biroju. Taču savstarpējās nesaskaņas, ambīcijas un nesederīgi raksturi nav iemesls, lai kādu atbrīvotu no amata. Tā Maizītis šodien norādīja Latvijas rādio. Sabiedriskās organizācijas lūgušas premjeram rosināt izvērtēt Vilnīša atbilstību amatam, bet bijušais ģenerālprokurors uzsver, lai ierosinātu parlamenta balsojumu par Vilnīša atbilstību amatam, viņa darbībā jābūt pārkāpumam, kuru konstatējusi ģenerālprokurora vadīta komisija. Bijušais ģenerālprokurors Maizītis uzsver, iecere apkarot korupciju reģionos noteikti nav pārkāpums. Valdis Dombrovskis knaba jautājumam pievērsīsies nedēļas nogalē. Uz tikšanos ar premjeru aicināts gan knaba vadītājs, gan viņa vietnieki. Notikumi